Labrīt! Labrīt! Sākam ar labu vaibu šo rītu un skatāmies, kur mēs šodien guļam. Vienkārši šausimies malā. Kabatiņā. Nekā traka. Trakais trakeris saka, ka nekā traka. Gan jau beigās trakstopā būs vēl lielāka kaka, bet par to vispār nav nekādas runas, un tāpēc mēs braucam atdot klientam miņuku, un tad brauksim. Es skatos, ka otra lokācija arī ir atvērta, lai to Raptoru aizvestu. Tā kā pa lielam mēs esam atkal ofisā, pamodāmies ofisā, gulējām ofisā, un mēs brauksim vienmēr ofisā, un tāpēc vienmēr visi priekšnieki ir ofisā, tāds, ka mēs esam priekšnieki. Tā kā, davai, mēs braucam nodot mašīnu, un man nav palicis daudz atmiņas kartes, vajadzētu atmiņas karti nopirkt. Skatīsimies, kur mūs vedīs ceļi, lai varētu to izdarīt. Kurš, kā redzēt, ir riktīgs mēs uz ielas, un tā esmu es. Riktīgs bardaks, tā kā mēs pa lielam ņemam vienu mašīnu, dzenam nost, tad mēs dzenam otru. Un atdodam šo miņuku saimniekiem. Braucam tālāk atdot Raptoru. Man liekas, ka Raptoru atslēgas jābūt ar iekšā. Jā, tā es lienu virsū uz mašīnām. Paņemu vienu roci un tā uzlieku, otru, kur durvis aizvarās. Un opački, bišķiņu upražņēņie. Opa! Skan kā lidmašīna. Žēļais ir bīstami, kas. Te nevar vajag daudz grozīties. Baļā. Man jau nepatīk, kā viņš iet. Jau nepatīk, bļāč. Ko darīt, ko darīt, ko darīt? Platas riepas. Diez, ko? Kā viņam vajadzētu šito izturēt? Tagad iet tā kā vajag. Šeit man nepatīk vispār, ko tādu darīt. Pats trakākais ir. Kā, kur mēs viņu nodzīsim nost? Šitais pidarās piegāja aizmugurē. Jā, tikai kur mēs viņu noliksim? Garām mēs viņu nepabrauksim, jā. Šī ir tāda liela monsa. Es man liekas viņu
Nopirkos vienkārši pa vidu. Un tad nopirkosim tur to mazo miņuku. Nobloķēsim ielu vispār vienkārši. Šitā. Es domāju, būs diezgan labi. Sām šitais avareikām. Avareikas. Nu, mēs ar miņu, ka varēsim, man liekas, izbraukt laukā. Un pizdēts situācija, ja godīgi. Jābrauc atpakaļ. Un vietas maz. Nu, šis darbs tāds ir, jā. Priekšu atpakaļ. Viņš teica, ka man ir GoPro. Vienmēr ir, bļa. Vismaz, ja kāds uzteicis damage, es nenofilmēšu. Lai es neizmest atpakaļ uz nekā. Uzliksim šito melno sūdu, man liekas. Tā, lai nesvārstās. Yes. Nu, kā miņīgs var iet laukā. Miņuš kā kupereška. Why you are in park? Tāpēc, ka es ieliku. Šķiet pabrauc priekšu. Nē, būs labi. Tā, jāuzņem foto. Jānopirko viņu turgeņu. Un tad, lai viņi paši tiek galā ar šito visu brīnumu, kas viņiem tad notiek. Pēc švačenes uzņemšu, to es viņu gan jau nerādīšu. Un tad jau tiksim bišķi tālāk galā ar visu to. Tad, kad būs nodošanas punkts beidzot, nenokautrēšos un ieslēgšu jūs. Kad šim miņuks jau ir nomests. Tas ir cool. Tagad paliek pats rakākais. Atkal uzdīt augšā to monstru. Kā man besīja viņš. Viņš reāli no malas līdz malai ir tieši tāpēc viņš man ļoti tracina laukā. Bet labi. Sakārtosim rampas pirmais un tad dzīsim viņu augšā.
kāpēc man arī nepatīk tā aizmugure. Nezinu, kāpēc viņa velk uz vienu pusi. Šeit ir čotka. Čotka viss ir. Tajā pusē riktīgi zāle. Bet negā mēs atkal bišķi vieglu kustību izlabosim to, kad brauksim nost. Viņš tamā plus mīnus vienādi ir. Un te bišķi vairāk. Te bišķi vairāk. Bet nu, labi. Tas sīkums. Galvenais, ka ir virsū. Tas bija. Kroči, tad sakārtosim visu un nodosim. Kroči, mēs esam nolikuši mašīnu, Raptoru, atdevuši šito. Principā jāuzvina saimniecei un jāpasaka, kad lai atnāk parakstīties. Lai parakstās. Lai. Būtu man tas jobanais paraksts. Nezinu, vai es rādīšu jums šo visu prikolu. Bet es vienkārši gribu ātrāk prom no šejienes. Tām uzzvanīsim viņai. Hi, I'm the transporter who is outside. Can you come check the car and give me a signature that I can go? Sure. Thank you. Okay, thank you. Šidā turēsim kameru. Jā, bet arī atslēgas. Put the car over here. I hope it's a good place. Can I park just here? When I drive out, you can park after me. Sure. You know? Okay. Looks the same how it was, right? Yeah. Oh, sorry. This I turn off. Need your name, surname, and signature. Okay, cool. Save? Yeah. You need the pictures, and you can get the pictures in the email. With how it looked before and after. Email. Cool. Cool. Have a nice day. Key? Yeah, key. Okay. Yes. Thank you. Have a nice day. Gandrīz aizmirsu un atslēgas atdod. Bet jā, būtu pats stāva vispār. Labi, ka viņi atcerējās, ka atslēga arī kaut kāda ir. Jā, savādāk viņi nevarētu pārdzīt viņu. Kroči, braucam nākamo nodot un tiksimies nākamajā delivery. Pau! Pats interesantākais ir tas, kad jums pabrīdināšu, ka jums, ja jūs darat šo profesiju, tad jums vienmēr ir jāskatās apkārt, jāskatās, kas notiek un tā tālāk. Jums vienmēr jābūt acīgam. Tagad, piemēram, bija situācija, kad es atbraucu tieši turklāt, es nefilmēju, protams. Es atbraucu un man kāds vienkārši atvēra labās puses durvis, kamēr es gāju pa kreisi laukā runāt ar cilvēku. Pa labo pusi atvēra durvis un neaiztaisīja kārtīgi. Un prikols tajā, ka es varēju sākt braukt, zini, kamēr es tur izgrozītos un viņas atvērtos un iespējams damidžotu man labajā pusē mašīnu, kur es apbraucu. Tā kā un tā mašīna bija priekšā pa labajā pusē, tieši izgriežot laukā, viņa būtu labajā pusē, es tur apstātos, nezinu, un tās durvis vienkārši atlīstu vaļā. Tā kā jums ir obligāti jāskatās, kas jums apkārt notiek, jāpārbauda viss pilnīgi, vai durvis aizvērtas arī izrādās, beļaļ. Nu, šāda ir tā profesija un tur neko darīt. Tā kā
jāpriecājās, kad viss veiksmīgi, ka Raptoru nenometām. Un, jā, tā kā, čaut. Un tas nav tikai šajā profesijā, tā kā tas ir gandrīz visās, izņemot loģistikā un tādas primārās lietās, kur to maksimums, no kā arī jāizvarās, tad sagriezt roku pret papīru. Lai cik tas stulbi arī neskanētu. Tām, kas tur notiek tālāk, man ir pīzdēts vienkārši, kas tur notiek. Es nobloķēšu ielu, man liekas, tūlītās, lai tikai izgrieztos tur pa labi. Ok, es braucu, jūs skatāties, paņemiet vēlreiz tos cepumus un jointus un galvenais nevajag otrādāk. Nevajag jointu tad cepumu, jo savādāk jau nevarēs just. Nu, nevis nevarēs just, bet tā ir Sahāra, jo man jau. Tā kā, davai, es braucu, ja? Kā jau vienmēr es paņemu kameru rokās visstulbākajā momentā, bet šeit ir ļoti interesanti, te ir dažādas zīmes, ko tu vari nopirkt un visu kaut ko, pistācijas, te bija ķiploku saldējums, kruči vēl kaut kas, avokādo dolāru pa dolāru vienu gabalu un kā baigi savādāk, te godīgi izskatās. Ļoti smuks skats. Vietēji uztraucās par savu biznesu. Uztraucās, bet tieši tā taisa labu reklāmu savu, un tās reklāmas ļoti labas. Jā, tu no gabala redzi, un reāli, ja man būtu laiks, es reāli ieskrietu, kaut ko pagaršotu. Tur vēl bija arī daudz svaigi ceptu brīnumu. Nu, kaut kādā citā pasaulē mēs tikko iebraucām, bet šeit labi. 10 no 10. Tas ir ļoti interesants griezums. Parādīsim, kā tas skatās. Wow. Es nezinu, kā to nosaukt. Tas ir kaut kas wow. Ok, tas bija skaisti. Nevaru vienkārši tie skati tik ļoti fascinē. Wow. Te ir skaisti. Tas ir vairāk nekā skaidrs. Bišķi manas domas par Ameriku mainījās. Bet cik liels bārdaks te ir, tas ir viens, bet skaisti te ir vienkārši. Jebkurā gadījumā es atgrieztos Amerikā, tad, kad es reāli kaut ko izdomātu, kad biznesa plānu vai kaut ko tam līdzīgu. Jo šeit ir cilvēki, kuri ikdienā satopa ir riktīgi cool. Bet, protams, kas ir biznesā un pašā iekšienē. Nu labi, mēs ar ukrainiešiem strādājam, viņi reāli vada šo firmu. Bet viss, kas notiek apkārt, nu bišķi faktā taisa viens otru, bet ja izdomā pats savu biznesu, tad ir cool. Tad tu izvēlies pats arī cilvēkus, kas tur strādā, kādu auru viņi tur strādā, kāds ir viņu mērķis. Tā kā tā. Bet atgriežoties pie šeit ir ļoti skaisti. Ļoti vienkārši. Nu tieši tur, kur es esmu, tagad Kalifornijā. Wow, man vienkārši. Nu paskatieties. Nu, kā var šitais nepatīk? Brauc un kaifoj, jā. Brauc un kaifoj. Pa dienu labi, ka es braucu tagad. Naktī braukt, neko neredzētu. Tad ir, nu kā var nepatīk? Заебись, все будет заебись. Давай кропали, если нет, вывози. Заебись, все будет заебись. Nu jā, es atkal kā vecmāmiņa filmēju visu pēc kārtas, kas notiek pa ceļam, bet nu vienkārši tik skaisti. Es pabraucu riktīgi skaistilām гарам. Блядь. Дай мне знак, когда все будет нормально. Наш мир погорел, и я не знаю, как тебя достать. Кричу в темноте под франк. Izrādās mana tumbas ir nereāli labas.
virstīte pat Visas durvis bišķi staigā. Koroči, mēs esam klāt. Palielam, šitais būs bitī raustīt, jo man palika ļoti maz atmiņas kartes, kāds 15 minūtes. Un pēc šitā mēs maucam uz Walmartu nopirkt atmiņas karti. Lielo Raptoru beidzot aizvedīsim projām. Un I miss you, brother. Un palielam parādīsim kaut kādu tikai skitiņu no tā, kā notiek piegāde. Tā ir reska brauksim uz Walmartu. Nu ko, esam atpakaļ Raptoriņā. Es jau jūtu pilnībā, ka viņš jau tā kā pieder man. Reāli tāds smakķels ir. Kaut nepaņemt, viņi pateikt, mums nevajag viņu. Man jau telefons būs uzlādējis, jau tur vietā stāv, kroči. Kā saka, ja sapņo aizver acis, un sapņo vēl vairāk, un tad viss piepildīsies. Kroči, mēs braucam ārā, atkal šo riepiņu bišķiņu sagriezt. Nepatīk. Un, bļa, davai, pisies. Šitā. O, šitais jau ir uz izēju bišķi. Nepatīk kā priekšē ir iepagriežēt. Šitām taisni. Oh, he have a GoPro camera. Oh no, what he's doing? Making videos. Oh no, shit, Sherlock, ебануться нахуй. Discovery of the 21st century, bļa, jobnuca. Raptorijos ir nodzenām. Šitā beidzot, tā jau ar viņu braukt ideāli, bet nodzīt, uzdzīt, tas ir pizdzets vienkārši. Es liek jābūt baigi uzmanīgam. Tā kā mēs tagad uzliksim ātras ropītes, es nopauzēšu atkal kārtējo reizi un tad jau safečēšu īstenībā arī un tā, lai var, tad vajag man telefonu. Bez tevis mans draugs, Dieva dotā dāvana, bļaid, es vispār šajā pasaulē nahuj nedzīvotu, bļaid. Stulbais telefons. Bet, jā, tagad mēs izdaram ātras tās lietas. Hujakš, un ķipā izdaram tā kā gatavs. Bam! Gatova, redzējāt manu maģisko darbu. Abrakadabra, hujakš un gatavs. So, pagnaļi. Kāpkā liels boss. Pleci, blēt. Tam. Jāpasidās Google kartītē, kur tieši bija tas galvenā ēka, kur mums vajag vesti. Un kur tas ir? Tas ir jābrauc iekšā apkārt, kroči. Bļē, kroči, nav man jautājumu vairāk par šo mašīnu. Varam atvērt logu, paklausīties beidzamo reizi. Kā skan šitais. Šitais te ahujienais aparāts. Buļļa kāds uzrāviens. Ja besī, ka vēlu kārba. Nu, tipa nav tā, ka uzreiz vienkārši džum kārba, bļē. Nu, jā, es neesmu piesprādzējis. Fuck off little bit. Little bit from me. Thank you. Ja sāksim ar manuālu? Vai? Vai uz manuāļniku. Kā tur te tik klāt, bļēt?
Ko tu man te zosi, dzen? This is Hyundai. Ko tu man te pīlītes, dzen? Kaut kas nav riktīgi, veči. Bļa, ielikās parkingā. Jābnuca, bļa. Kurš ir savi plusi, ir savi mīnus šai mašīnai, kā jau visām. Tā, ieliksim draivā un El Manuelo. Ir baigi tas Google Maps. We are in America, brother, hey, Elon Musk, what the hell is this? Why is lagging so much, bļaļ, pidarella, tu? Stulbais, bļaļ, cirvis, bļaļ, sataisīts būtu vienreiz. Kur man te atdot viņiem to jobano mašīnu smirdīgo? Smirdīgo mašinu, kur man te viņa atdot? Kāpēc man tev jā? Kas tev ir, bļa? Nē, tas ir klients. Tas ir klients. Tā, man kur ir? Kur ir Litija? Man liekas. Es neesmu 100% pārliecināts. Okay. Okay, go! Whoa! Whoa! How we can park this shit? Fucking no! Tas bija skaņa. Tas bija jebaļ skaņa. Tam, davai nofočēsim. Es jūs iepauzēšu, nofočēsim un redzēsim kā tālāk. Ciet durvis. What the hell? Jāuzprast, kruči. Kruči, čāls pateica to, ka jāiet uz priekšu. Kā jau vienmēr. Mēs neesam pareizā vietā. Bet tūlīt mēs būsim. Tūlīt, baļači. Otrā papitka aiziet. Pats redzīgākais, ka man dažreiz mēģina ieskaidrot, nē, šitā nav tā adrese un tā tālāk. Es saku, ir, es nospēju Google Maps, ir šī adrese. Nē, to jābrauc ar pāris ielas tālāk un tā tālāk. Jums jāskatā, kad ir. Gan samaksā līdz šai adresei, tālākās darbības ir ekstra nauda. Un tad uzreiz saka, jā, iedo pastīties, jā, šitā arī īstenībā var to izdarīt, kruči, nav nekāda problēma. Nu, šajā profesijā jūs daudz cenšās izmantot, un jums vienkārši jāpastāv pa savu, un visu. Un ja tur piemaksā kāds klāt, ok, tu vari aizvest, un viss kārtībā, nav ar to nekāda problēma, bet par ekstra mūviem ekstra naudu, kā saka. Un, jā, tūlīt mēs nodosim šito cielaviņu un besītā skaņa laukā. Un mauksim tālāk uz Valmartiņu, jo man palika riktīgi masiegodīgi. Un tā kaut kā, bet tas čalis bija ekstra sapīpējis un tik sarkanas acis iebā. Reāli pastāvēja, nodevām, viss kārtībā, parakstu dabajām. Kroči, bet pats interesantākais ir tas, es iepostēju video, ieliku video, kroči, šajā vidikā, kā viņi sēdēja vienkārši. Un reāli, tā kā es tur nemaz nebūtu bijis. Es tā nosēdēju tur minūti, un kroči,
Un es tādu uzreiz piegāju pie viņiem, kāds saka, nu, hei, varbūt jūs mani nepamanījāt, ja zini, bet es tā kā gribu nodot mašīnu, ja jūs paskatāties, iedodiet parakstu, galvenais, dod atslēgas, kur iedod atslēgas, tāds prasa telefonu rokā, nu tā es dodu, parakstās, visi saku, jo ja jūs gribat bildes un tā tālāk, viņš tāds viss kārtībā, jauka jums diena. Un tā kaut kā. Šeit pārdodas mašīnas. Citreiz viņi pārbauda piepisās par katru sūdu, bet kur tu reāli neesi vainīgs un tā vaina vispār tur nevar būt. Citreiz viņiem ir pilnīgi vienalga, ka tik mašīna atnāk, tas ir viss. Bet, kā redziet, saņemt pat negrib palielu. Tev pilnīgi jāuzbāžās. Tā kā, bet tās ir daļa no mūsu darba. 40 pakas šitāda Toyota. Šitais arī 40 pakas. Like new. Un, nu, dzīvē tā gaidās. Tagad mēs brauksim uz Valmartiņu, uzzvanīsim mūsu draugam Bečerim, kā viņam iet, un face down to Walmart. Hello, bля. Bečeri, say hi! Hello. Hello, motherfuckers! Esmu īstveids, jā, es saku, esmu īstveids.